Pirms 9 gadiem kādā Edvarda de Bono lekcijā par radošumu viņš teica: aizliegums ir milzu potenciāls jaunradē. Meistars rosināja: iedomājieties ūdenskritumu, un tagad radiet to bez ūdens. Šo es atcerējos, kad mēs kopā ar Imantu Ziedoni veidojām muzeja stratēģiju. Viņš vēlējās, lai viņa māja Murjāņos kļūtu par radošo centru un tā vadmotīvs būtu jaunradas attīstība. Šajā vīzijā ir arī pamatīgs aizliegums. Muzejā nedrīkst būt garlaikoti apmeklētāji. Iedomājieties, muzejs bez apmeklētājiem, tas ir tāpat kā ūdenskritums bez ūdens. Domājam, ar ko sākt? Ko būtu darījis Ziedonis? Kādā intervijā ar kvantu fiziķu Edgaru Siliņu viņš viņam jautā: kas ir jāzina katram vidusskolēnam, beidzot skolu? Viņš saka, ka katrai lielai patiesībai pretī stāv otra liela patiesība, gan, un tikai tad tās ir īstas patiesības. Un mums rodas ideja: vajag braukt pie vidusskolēniem un stāstīt par gan un trenēt jaunradas muskuli. Esam radījuši apbalvojumu laiks Ziedonim 5 nominācijās – zinātnē, tautsaimniecībā, novadpētniecībā, literatūrā un jauniešiem. Pirmais laureāts zinātnē ir Vjačeslavs Kaščējevs. Sarunās ar viņu izkristalizējās doma par projektu Fizikas pavasars. Brauksim pie vidusskolēniem ar Fizikas pavasaru. Kopā radījām video stundu, kurā bija mājas darbs. Lai jaunieši izveido eksakto daļu kopā ar radošo vilni. Mēs saņēmām vairāk kā 100 radošos darbus, un Cēsu ģimnāzijā notika fizikas eksperiments ar lāzeriem un karnevāla jūzas koncerts. Ko darīt nākamajā pavasarī? Otrais laureāts laiks Ziedonim zinātnē ir Jurģis Šķilters, kognitīvo zinātņu profesors. Fiziskā Latvijas telpa, perimetrs apkārt Latvijā ir nemainīgs. 1836 kilometri visos gadalaikos. Bet kā mēs uztveram Latviju? Kas mums pirmais nāk prātā, domājot par dzimteni? Un mums rodas ideja telpas pavasars. 2 zinātnieki. Vjačeslavs Kaščējevs stāsta par fizisko telpu, Jurģis Šķilters par uztveres telpu, un dodamies pie jauniešiem, lai viņiem par to pastāstītu. Plus domājam veikt pētījumu, kā latvieši uztver Latviju Latvijas 100-gades priekšvakarā. 1000 cilvēki ir aizpildījuši anketas, gan zīmējot kartes, gan atbildot uz jautājumiem. Mums ir notikuši 3 radošās nometnes, un 200 jaunieši ir atsūtījuši radošos darbus par savu vietu Latvijā. Gaidām 13. maiju, kad abi zinātnieki rādīs pētījumu rezultātus. Kas jums ir Latvija? Vietas atmostās, ja tās sauc vārdos. Imants Ziedonis.